Vērtējot patreizējo situāciju Ukrainā un Ukrainas pierobežā, mums ir pamats uzskatīt, ka situācija Ukrainā joprojām paliks sarežģīta, turpināsies būt sarežģīta vismaz līdz maija beigām, kamēr norisināsies arī jaunās Ukrainas valdības un parlamenta veidošana un norisināsies vēlēšanas. Krievijas mērķis, manā izpratnē, ir veicināt Ukrainas vājumu, nepieļaut Ukrainas kā valsts nostiprināšanos un vai nu ar dažādiem federālismu vai iridentismu soļiem panākt to, lai šī Ukraina būtu vājš kaimiņš Krievijai, kuru viņi var kontrolēt. Kas attiecās uz Latvijas situāciju un Baltijas situāciju, tad, protams, šī situācija šķiet arī mums vairāk apdraudoša. Tajā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka Latvijas armija, Latvijas zemesardze ir ļoti augstu morālu stāju nesoša vienība. Un, ja gadījumā arī notiks kaut kas hipotētisks, mēs varam droši paļauties gan uz sevīm, gan arī uz saviem sabiedrotajiem. Un ir vēlreiz pierādījusies tā patiesība, ka iestāšanās Eiropas Savienībā un iestāšanās NATO ir bijusi vienīgā pareizā izvēle, kas mums dod pietiekami daudz papildus garantijas gan mūsu drošībai, gan neatkarībai, gan suverenitātei. Tajā pašā laikā mums ir jābūt spējīgiem arī izvērtēt, kā mēs attiecamies pret to informāciju, kas pie mums nonāk. Jo bieži modernie kari tiek izspēlēti tieši informācijas telpā. Latvijā ikdienā notiek informācijas karš, kurā tiek iepludināts daudz un dažādas ziņas, sevišķi mēdījos, kas nāk krievu valodā. Un ja gadījumā mēs zinām tikai vienu svešvalodu, kas ir krievu valoda, tad var gadīties tā, ka arī mūsu zināšanas un mūsu vērtējums tiek sagrozīts. Es aicinu tāpēc skatīties ne tikai Latvijas kanālus, ne tikai arī Krievijas kanālus, bet arī mēģināt iegūt informāciju no plašākiem saziņas avotiem. Tāpatās mums ir arī jāatcerās tas, ka patreizējā krīze Ukrainā ir lielā mērā iespējama tikai tāpēc, ka pārējā pasaules daļa sabiedrība nav bijusi pietiekami uzmanīga pie tā, kas notiek kaimiņos. Ir bijusi gatava palaist garām tos signālus, brīdinošos signālus, ko mēs no Baltijas vai Polijas vai kaut kur citur esam sūtījuši, gan uz Briseli, gan uz Vašingtonu, gan uz Londonu, gan citur. Patreiz šīs acis ir atvērušās, un mums jābūt ir gataviem ne tikai apliecināt savu solidaritāti vārdos, bet jābūt varbūt gataviem arī laiku pa laikam paciest zināmu ekonomisko diskomfortu. Kā ir teicis arī mūsu kaimiņvalsts Igaunijas prezidents Ilves, mazas ekonomiskas depresijas mēs varam daudz vienkāršāk pārvarēt nekā to, ja mums būs atkal jāzaudē sava brīvība. Mums ir jābūt gataviem arī katram kaut maz drusciņu tomēr ziedot, lai noturētu taisnīgumu un arī stabilitāti pasaules telpā un gar mūsu robežām. Es zinu, ka Latvija nekas ļauns nenotiks, bet tikai tāpēc, ka mēs esam paši pārliecināti par sevi un mēs mīlam arī savu valsti.